Pastāstīšu gadījumu, kā gadījās. Meitai teicu, lai viņa izmazgā traukus, un viņai nejauši mazgājot traukus nokrīt glāze, saplīst, un viss, un ir lauskas. Un šo gadījumu es stāstu savai jaunākajai meitai, kurai ir 5 gadi, un viņa atrodas laukos pie Omes, un es nestāstu šo gadījumu, ka rekur māsa, mazgājot traukus, sasita glāzi. Un bērns būdams, viņa saka, jā, mamu, es atceros, kad es arī biju mazgājis traukus, es arī nogāzu glāzi, krūzi viņa toreiz sasita 2 gadi atpakaļ. Un tu man teici, man jau tāpat nepatika šī krūze, un tas nekas. Un mani apbrīnoja tas, ka bērns paejot 2 gadiem, ka viņa atcerās šo gadījumu, un viņa to arī uztver normāli, ka tas nekas, kad noplīst. Nokrīt glāze vai krūze, tā saplīst, un nekas taču nav noticis. Vienkārši tā ir glāze, krūze. Un cik tas ir apbrīnojami, ja? Bērns atcerās tādas lietas, un ko nozīmē? Par ko tas liecina? Tas liecina tikai par to, ka ja mēs bļautu uz bērniem, ka viņi kaut ko ir izdarījuši nepareizi, viņi to atcerētos visu turpmāko dzīvi. Bet ja tu pasaki šādu frāzi, ka viss ir kārtībā, nekas nav traks noticis, tad pilnībā bērns arī to atceras. Kāpēc mēs savas dusmas neizrādam piemērs arī pret skapju un bērnu, ja? Mēs varam sakliegt tātad uz bērnu, rodas tāda kaut kāda pretreakcija no bērna. Bet ja mēs sakliedzam uz skapju, attiecīgi pretreakcijas nav nekādas. Un ja arī skapim iesitot, nekas tātad nenotiek. Skapis neatcerās. Bet ja bērnam iesitot, viņš visu atcerēsies. Tās tikai liecina par to, ka ir ļoti, tā teikt, jāsaka vienmēr bērniem labus vārdus jāsaka, jāslavē. Kaut vai viņi izdara kaut kādas blēņas, speciāli vai nejauši, obligāti vajag bērnus slavēt. Lepoties ar bērniem, teikt labus vārdus pozitīvus, celt viņu pašvērtējumu, lai viņi kļūst pašpārliecināti, jo savādāk. Cits neviens to neizdarīs, kā tikai ģimenē. Uzrakstiet komentāros, vai jūs sakat saviem bērniem foršus un superīgus vārdus, lai celtu viņu pašvērtējumu. Padalieties ar to komentāros.